Tiek atņemta viņam Šeit iespēja Patriotiem izveidot pretuzbrukumu. Juris Lopatko dod zonā. Mētiens vārtī! Jā, Juris Lopatko iemet skaistus vārdus, stāvojā vārdu devītnieka. Vārdseks tik bezspēcīgs. Jā, tur Patriotu komandas spēlētājs Juris Lopatko labi, kā saka, aizsegā uzmeta un vārdseks bija bezspēcīgs un neredzēja metienu brīdī. Jā, Juris labi metiens un jo tāli augšām skaisti. Tur jā, Krūka bija bezspēcīga. Geide apakaļ uz Jonikāns. Jonikāns aiz vārtiem un atdos piespēli. Neizdevās, bet ar ripu joprojām. Un izstāsta, kad aizturētais sots, jā, mājiniekiem mūs lielais vairākums. Es jau teiktu, ka vajag atdot ripu, lai būtu 5-3. Un vārdseks ir un vārtī! Vārtī! Jā, var redzēt, ka Hausam 4. vieta līgā ar 14,29% vairākumu izspēles vienmēr ir precīzs. Un viņi to arī izdara. Un mums vārtus gūst numur 34, Ingus Ramā. Jā, gribēja jau 3 spēlētājiem izlīst, neizdevās. Šeit jau Juris Lopatko apspēlē vienu spēlētāju, cenšas izdarīt to vēlreiz. Viņam izdodās izgājiens pret vārtiem. Un vārtī! Juris Lopatko! Vārtī! Doblužs šovakar. Nu ko, iesim uz hatriku? Tā izskatās, otros vārds jau ir guvis mums Juris Lopatko. Teiksim tā, arī pats visu izdarīja. No viduszonas kā gāja, apspēlēja vienu otru un jau vārdu priekšā 3. spēlētāju, kā arī vārdsargu. Un arī vārdsargu, jā, 3 spēlētājs apvadīja un arī vārdsargu beigās. Jā, nemaldos, Juris man arī pirms spēles, iespējams bija Juris, ja es pareizi atceros, viņš vēl teica, ka Dogras halē viņam nekad nav īsti gājis spēle. Tād bruņo Pēteru un jau var iznākt izgājiens 2-1, 2-2. Šeit piespēle. Un tur Jēgers neredzēja šo arī. Jēgers neredzēja un vārds mums gūst numur 55, Jānis Zablockis. Nu ko, atkal rezultāts ir neizšķirts, 2-2. Vēl jo jautrāk jums skatīt. Un jā, redzam atkārtojumā. Tur izgāja numur 97 metiens. Un jā, tur atkārtots. Un šeit jau arī Haus spēlētāji viduszonā. Iemet to dziļāk aiz Patriotu vārtiem. Ar to jau ir Reinis Vološins. Kļūda. Jā, Jonikāns metiens un pielabo! Un vārtī! Jā, skaists metiens no zilās līnijas. Nečs Jēgers, diemžēl, bezspēcīgs. Jā, jo tur Jonikāns uzmet pa vārtiem un izstāsta, ka numur 97 mums Krūka pielaboja metienu. Jā, tā izskatās, ka numur 97 Krūka beigās guva vārtus. Nu, teorētiski jau ir jāņem pēc tam nos pēdējā minūtē, es domāju, tur jau bez variantiem. Tur jau... Jā, bet šeit sekoja bīstams metiens, uzvarēts iemetiens, uzreiz izspēle uz aizsargu. Šeit Lauris Drāva kūst vārtus! Vārtī! Patko piespēles, Lauris Drāva izlīdzīt spēles rezultātu. 3-3 uz tablo. Un līdz ar to tad jau mums uzreiz sekos pagarinājums, jā. Tur labi no aizvārtes Juris Lopatko atdeva piespēli uz Lauri Drāvu un Lauris gūst vārtu. Skaista piespēle, skaista. Jurim Lopatko 3 punktu spēle uz doto brīdi. Un tad labākie spēlētāji Haus komandā mums ir, izskatās, ka jā, vārdsargs numur 32, Kristaps Meinārds Krūka. Jā, izcils sniegums vārdsargam. Savukārt Patriotu rindās labākais spēlētājs ir Juris Lopatko. Jā, 2 vārta autors un jā. Nu jā, bijām Ogrē,
spēlējām pret Hausu. Kā mums gāja, gan jau redzēsiet video, bet no mana skatu punkta diezgan slikti gāja. Protams, izmantojām savas iespējas, ko varējām izmantot, un neizmantojām, ko nevarējām izmantot, kā teikt mūsu komandas biedrs Ricis. Jā, tas īsumā laikam arī viss. Diezgan slikti, ka dabūjām tikai 1 punktu, jo varējām vairāk, bet kā ir, tā ir.